Varam sākt ar ābolu iešu dzīvē. Padomāt, ja, kaut kā atgriezt sevi atpakaļ, ja, jo parasti ir diena sākās un aiziet ritenis, ja, un vakarā tu atnāc un aiziet gulēt, ja, viss. Vienkārši sevi izgriezt riņķi, cauri sevi iziet, ja. Tā vērtībā? Jā, un tā kritiski no sevis, uz sevi paskatīties. Vispār tas ir tas pats, ja, kā tā terasīte pār dīķim otrā pusē, ja. Uz viņa reta aizēja, ja. Bet ir, kad paņem uzvāru kafiju vai tēju un aizēj uz turieni, ja. Un tad tu uz sevi, uz savu māju kaut vai, ja, jeb uz savu vidi, tu skaties no malas, ja. Tā nav ikdiena, tā es to nosauktu. Ikdiena ir, kad tu teici durvis virina, ja vaļā ciet, tu neredzi. Vecais Rīgas koks, veči pludinājuši, un tagad tā ir mēvēl. Šitas varētu būt no Ģertrūdas ielas, 76. Sētā tur bija koka māja. Tie ir būkoki, kas starpsienās nāk iekšā. Un te vēl reku visur ir tie naglu caurumi, kas... Tur pacietībai jābūt, lai tās naglas dabūtu. O, jā. Sākumā izlasa naglas, pēc tam fleks pāriet pāri, pirmo apdari. Tad vēl redz, kur palikušas vecās naglas, kad neizrauca nolausts. Un tad jau var pie mašīnas likt, pievelēt. Bet pamatā... Tad skatoties, kādu faktūru vajag. Vai ar birstēm slaukā, vai ar kaut pucē, glants, lai dabūtu. Tas ir katrs koks savu diktē, savu piegājienu. Tā sofa, te nojumītē tas, lai saulvietas sagaidītu, vai kāpēc? Sākumā bija bez stikliem, šitā ir zapts māja. Jo plīti, bet tur kurums blēdz apakšā izraka, man tā plīts sašķievās viss. Bija sākumā, kad parasti grillēja gaļas, visu kaut ko sētā, ja, bet lietus līst un nav kur dēties aiz apkakls teku un viss nav patīkami. Un tad uz 4 stabiem uztaisīja nojumi. Un tad, kad nojumi bija, tad ļoti jauki, bet... Caurvējš staigā, un ļoti augsts ir, izteikti augsts, kad tas cauri ejošais vējš. Nu, un tad nonāca jau pie stikliem, ja, ka stikla teras apkārt un tāds kabats, lai viena pusi vaļā, un tad nav caurvēja vairs. Un tā zapts māja ar zofā. Kāds tā brīnums pa logu var redzēt lejā tur pie dīķiem? Būtībā tagad bija briežu baurs. Tas bija, kad gula gultā un klausies, ja, cauri sienām tas skan. Un tad dzird, kad ir tas vienā pļavā, tad atkal otrs otrā pļavā, un tad viņi nāk kopā, un tad dzird, ka klabragi, ja, ka graujās abi, laužās. Parasti ir viss apkārt, ja, ir viens liels briežu dārs. Bet mežs bija šogad kluss. Jo ir vilki parādījušies jau, un respektīvi tāpēc viņi acīm redzot pa klajumiem gar mājām, tuvāk mājām un pa klajām vietām, pa kalniem. Pilnīgi bija cita dislokācija šogad. Tepat tās viss notiekās. Ar būvējos, zāģi skan, Šopēns skan, un lejā čalis bauro tā kā nelabais. Viņam tas netraucē. Vispār aizmirst pašu galveno. Es vakar mežā izraku ozoliņus. Gribam iestādīt ozolus.
Bet kā šī vieta tika meklēta, lai aizmuktu no lielpilsētas? Vispār lauku māju gribēju, ja, sen jau gribēju. Nu jā, būtībā izšķīros no sievas un sievas vietā nopirku māju. Jo tā ir stabilāka vērtība. Pie mājas tu nāc, ja, un viņi stāv. Nav ceļa, nav elektrības, nekā nav, ja, un nav ūdeņa arī. Un tas ceļojums bija, ka nevarēja iebraukt, ceļa nebija, ja, tad traktori gāzās pat apkārt un slīk nost. Un ienācējās ētā, ja, un vienkārši fantastiski tas būtībā paņēma, ja, kad likās, tā pirmā sajūta bija, ka kaut kas pazīstams, ja. Ozola dārs būs tagad. Tā šitam saknīt apraut ir. Cik mums ir 4 bedres laikam, tas šitos 4. Māja bija liela, skaista un neraksturīgi augsti griezti. Kuras tā vecā māja palika? Veco māju pazaudēja, nodega. Vienu rītu kaimiņš zvana, kad, zini, tev naktī māja nodega. Un, pazaudēja visu. Un tad bija laiks, ja, kad negribējās braukt uz šejieni. Aizmuku uz Ameriku, pa Ameriku piedzīvojos un strādāju. Un tad pienāca no ciema soda sankcijas par nemaksātiem nodokļiem, un kad taisās atsevināt zemi. Ciemā sarunājām, ka es lēnām izmaksāju soda sankcijas, apmaksāju un būtībā saglabāju šo vietu. Jo kaut kā bija pieķērusies šī vieta. Un, kaut kas ir, es nemāku paskaidrot, ja, bet tas ir kaut kas pazīstams. Kas te Amerikā nepatika, ka netika tur palikts? Es uzskatu, ka tad tur ir jāpiedzimst, jo pārāk garlaicīgi strādāju. Ja. Pirmdienā tu zini, ko piekdiena beigsies. Ja, un tad, tas jau sēni bija, tā bija tas labais seriāls par Habelionu rotaļus, ja, un te var saprast, kāpēc tur tās intrigas rodās, ja, kad vienkārši tā dzīve ir tik pareizi, ja, kad vajag to asumi, ja, un tā nav mana vieta. Un tad lēnām saņēmos un sāku pirmo reizi trīcošām kājām brauc, nodedzināt visu pārējo vēl, kas ir palicis, ja, un skursteņus nojaukt. Un tas sāku saimniekot un braukt un darīt. Viegli tas nebija, tukšā vietā, ja, pamatā, bet ar sapņiem dzīvoju. Tas bija. Tagad ir tāds klusāks laiks, ka jāizmanto, jo sīļi tagad, tie ozoli dod jau zīles sen, un sīļi atkal malači tie tik nēsā apkārt. Pilni meži. Jo tā šeit dominēja oši pārsvarā visur. Tā bija tāda pienākuma apziņa vai kaut kāds spīts un mēģinājums kaut ko pašam sev pierādīt? Pirmkārt sev droši vien pierādīt, ja. Un es domāju spīts. Bet tagad esmu palicis tāds mierīgs. Vairs negribās augstu lekt. Bet vienam pašam šeit dzīvojot, tas nav vientulīgi, vai tas ir pašpietiekami? Es neesmu, vientulību es neesmu izjūtis, goda vārds, ja. Šeit tu neredzi cilvēkus, ja, bet tu redzi dzīvniekus, ja, tu esi starp viņiem. Skatos, binoklis stāv uz loga. Jā, redz. Nav iestārķināts, bet tagad sakarā ar visām tām ļoti pieļauju arī tās pašas mežu, jo viņi ligzdoja kaut kur no kaimiņiem tālumā, purvā. Bet nākamais ir tas, kad ir šitās te vēja turbīnas tagad tulītās cels. Un pirmais auglis jau ir tur tālumā, var redzēt vakaros
sarkanās gaismas ir zondāžas, tas tornis jau uztaisīts, un šeit patās kādi 800 metri, ja, tūmā būs pēc projekta pirmās turbīnas. Ja. Tas ir būtībā šeit to visu neskar to vietu, ja, sačakarēt. Tāpat apkārt arī man patīk tie vecie ķieģeļi. Ja. Un tā akmeņa audzēšana. Ja. Man glāba kaimiņš aparjots, ja, jo viņam bija zirgs. Ja. Ķēvīja tādu bubulienes, viņa sauca viņu ar maizdu, viņa vienmēr bubuļoja. Ja. Tā ar viņu, ar to bubulieni, tos akmeņus vilku, ja, divus baļķus, un no rīta rasā to varēja darīt tikai, ja. Tad slīdi, ja. Dēļu pāri, un tad to akmeni to var uzvelt virsū, un tagad vairs nevar tādas akmeņus pavelt, ko varēja kādreiz. Ja. Akmenis vai viņam ir dvēseli, taču ir. Viņš nestāv uz vietas. Vai nu viņš grimst iekšā, ja tu viņu noliec svaigu, viņš grimst iekšā. Ja viņš ir iekšā, tad atkal saules viņu cels augšā. Ja. Nu, tā ir vēl vecā kukažiņa, ābelīte. Jā, tā ir vecais mantojuma ābelīte. Rudens ābelīte, bet tāda garšīga ābola viņai ir, nu, tāda rudens svītrotie. Un tur jākal tā ir vecā Antonovka, īstā lauku. Un šitos akmeņus tos gan tie ir sastādīti, auga. Pašu rokām, ja? Vispār jā, tas ir ar zirgu, ko vilku. Jo bija kādreiz doma, ka nu, tur varētu vairāk viņus sastādīt, bet tad vairs Zirgs vairs nebija? Nu jā, atkal sūdi. Nē, sākumā es gribēju, bija trakā, šito es uzbūvēju augšā, ja. Jo te bija kūts un te bija otra zirga vāgūzes laikam bijis. Bet viss te bija šļur sabrucis. Un tad, domāju, baigi labais punktieris, kā braucā šļurkts augšā. tā kā vecajās kūtīs. Bet beigās kājām vien jākāpj. Nu, tad es ar uz savu namu. Ops, un... Nu, šitas ir augsnis, parastais balta augsnis sienās. Lejā no meža. Koka dvēseli ir saprasta? Pamatā katram ir savu dvēseli, tur nav viena koka dvēseli, es domāju. Katram ir savs smeķis. Un tad es viņu neko neesmu klājis virsū, lai tas koks smaržo, dzīvo, ja viņš visu laiku. Jo, nu, kāda jēga no koka, ka viņš ir laku biezi nosmērēts. Ja. Ietini plēvē koku un saka, ka tev ir koks. Kur ir nians tās ainavas no šejienes ir. Arhitekti arī teica, ej, tad tev vesels purvītis ir gatavs jau. Bez rāmi. Un, nu, ir tā, tie bērns apkārt, ja, jo, nu, vienkārši cenšos arī visu laiku kaut kur piekopt, lai, nu, ir tas estētiskais. Jo tas, kam tas būs tikai, nu, priekš sevis jau tu to dari. Tās ir kolekcijas. Mans pensiju fonds aiz sijas abās snāgos. Tās ir gan no šejienes, no apkārtnes, no Vecpiebalgas baznīcas altāra, izrubinājumi 3 nagulas vienreiz. Un tagad tur vēl bija altāra grīda, kurā altāra vietā aug bērs. Daudz ir no Rīgas. Nu, pa profesionālām lietām runājot, kā ir pa galdnieku piedzimst? O, nē. Nu,
sākums bija Lietišķos mācījos, tad lidostā strādāju, pa galveno mākslinieku lidostā Rīgā, ja. Rīga. Tad pienācis brīdis, ja, kad tur juka komanda, ja, viss, jo es biju zem partijas komitejas, ja, nu kā parasti, ja, tur. Un tad man daudz saimnieku parādījās, priekšnieki, ja, no, tad sapratu, ka te nekas labs vairs nebūs, ja, un tad bija, ka pieņēma lēmumu, ka pārnāca šeieni. Nu, būtībā uz tādu pilnīgi tukšu vietu. Pusgadu aizvietoju vienu meža sargu, ja, un tas bija tā interesanti vispār, ja, kad arī medības un sestdienas, svētdienas paiet ziemā medībās, ja, un tad pirmdienas rītā atopies mājās, ja, kad ūdens tas sasals, kā šampūns arī ciets poļts. Un tad tas bija, jā, kādu pusgadu. Vairāk pat ar slēpēm brauc, jā, nu, mežu zāģēt un, nu, kā cirsmas tīrīt, jā, nu, kaut kādas astes iztīrīt un vienkārši papildus piepelnīties. Un tad atļāvos kaut kur 2 reizes mēnesī braukt sesiju, paņemt viesnīcu, aiziet uz ķinīti, krogu. Padzīvot. Zaļi. Jā, uzdzīvot. Un tā kā brauc mājās. Tie galdnieku darbi, kā nāca. Pirmais bija aparjoda krogu, taisīja, pazīstams, viņš arī no šejienes. Tad es viņiem pirmo krogu uztaisīju, to, kas nodeg. Un tas bija. Tad vēl, tad būtībā sākās tāda krogas epopeja, ja, bija tas baltais stils tajā laikā, ja, sākās, kad pēkšņi padomīgi tā kā uz galiet, ja, un kad gribējās visur to balto interjeru. Pēc tam jau tas bija aizgājis ķēdē, un tad uz akadēmijā strādāju pie rāmjiem vairāk, tāpēc man ir apkārt rāmji, kaut kādi patīk tukši rāmji. Kādreiz tie ir skaistāk pa mākslu. Tieši tā, jo tukšā rāmī tu var kaut ko ielikt. Ja rāmis ir apkārt bildē, ja, tad viņš ir gatavs. Ja, nu, tur vairs nav ko darīt. Un tad es atkal pārgāju uz veco koku, ja, kad Rīgā visas mājas, kas tīrījās ārā, ja, kad vecos kokus vācu. Kā tā pietāte pie tiem veciem kokiem radās? Pirmais, ja, tā garša tam kokam, ja, jo, kad tu ņem svaigu no kaltas dēli, ja, viņš ir jau kā produkts, ja, bet tajā vecajā kokā tur ir tas zars, tur ir tās šķirbas, ja, plaisas, ja, tad tur ir kaut kur izpuvis, ja, un, nu, būtībā viņš ir atdošs, ja, un kad tu viņu uztaisi kā preci, ja, estetizē, ja, tas pārējais posms, jā, tas ir tas skaistākais, ja, kad tu būtībā no tā štrunta, ja, ko met ārā, ja, nu, labākā gadījumā, ar visām naglām, ja, un kad no viņa tu iztaisi konfekti. Pirmoreiz dzirdu, ka kāds te garšīgi stāstīt pa vecu koku. Ar lielu prieku. Tas smalks franču antīku vasks. Viņš ļoti patīkami finišu uztais. Kāpēc jums vienam amatniekam, galdniekam ir svarīgi kaut kādas prasmes mācīt Rīgā tur bijušiem narkomāniem un dzērājiem? Tiem večiem, jā, interesanti pasauli, jā. Tur ir cita dzīves filozofija vispār pret viņiem. Un foršākie veči ir kārtīgi meistari arī starp viņiem, jā. Nav. Nu, dabīgi, ka tur bija arī sociāli viņi izfiltrēti atlasīti, ja, ne katrs. Ja. Dabīgi, ka bija arī kas pakrīt, ja, bet
Jo pirmās Latvijas laikā cietuma pārvalde, tur cietumnieki brīnišķīgas lietas taisīja no koka. Nu, tur ministru kabinetam iekārts, tur Rīgas pils Baltajā zālē, tur daudz labi amatnieki ir. Jā. Kur bija tas patīkamākais, ja? Ka tu viņam uzticies. Ja? Es tur gan biju ienācējis tajā sabiedrībā, ja? Bet kad tu viņam uzticies, ja? Viņš arī tevi uzticās. Ja? Kaut kā, ka tu iegūsi to, ja? Kad viņš pastāsta savu dzīvi. Ja? Tad arī viens bija tāds Lauris, ja? Viņam saka, viņš bija svaigi iznācis vispār. Viņš pamatā lielāko dzīves daļu bija pavadījis pa cietumu. Un tad viņu uzaicināja, vai brauc šur, gulējis klētī un izgulēsies vismaz, jo tajā naktsmītnē, ja, tur nekas nav, un tur tikai pārnakšņošana, ja, un tad jābaidās vienam no otru, ja. Un tad viņš bija laimīgs, ja, un vispār tā mēs tādas gandrīz labi paziņas izveidojām. Ja. Tā drustu pusē ir daudz iespējas kādām tur darba vietām? Veikals, ciema padomi un viens neliels uzņēmējs. Tas ir viss. Visstabilākie iedzīvotāji, es domāju, ir pensionāri. Pārējie ir, brauc apkārt, visur strādā. Diezgan bēdīgi, jā. Un es domāju, tas ir visur izmisums. Skolas nav, bērndārs loģiski arī nav. Kas tālāk? Jā, jums izdevās Drukstos vismaz darba telpas atrast. Jā, tas ir. Un arī pamatā pateicoties tam, kad saimnieki nāca pretī, tajā negribētos iedzīvināties. Tik sāpīgi tas būtu? Nē, kāpēc celt augšā kaut kādas negācijas? Taču pietiek, pa radio paklausīties ziņas. Kas tur notiekās? Labākās ziņas ir kādas? Ir laika ziņas un sporta ziņas. Ja? Un tad ir pārējais tas mellais ūdens. Ja? Un vai to gribās? Tad mēs taču paši ar to piesūcamies. Izdomājis, ko varētu izspiest no šitā rīka, ja? Vējš, kad skandināt viņus. Būs savu muziku. Vakara klusumā. Nebūs tauri jāpūš. Man darbnīcā man ir no vecās Ģertrūdas baznīcas, ja, ēģelēm stabuls. Tur restaurēja tās ēģeles, kādreiz daudz tur altāru restaurējis, esmu visu kaut ko darījis. Un tad es pievācu tās stabuls, un tad pēc pirts vienreiz viens draugs atbrauc, nopirtējušies ar tādā rudens vakarā, un tad pliki tās stabulas pūtām jau uz terases, un tā mežā fantastiski tā atskaņa. Tad dzird, ka tā skaņa aiziet, ja, ko tu radi, un tad viņi nāk atpakaļ. Ja. Un mēs paši kā eņģeļi bijām. Vai tas sarkanais karoks mājas priekšā plīva ar ikdienā? Jā. Bet tas aiz lepnumu par savu valstu vai kāpēc? Jā, valstis piesaukšu. Gan par valsti, bet vairāk es gribētu to mazo šūniņu izcelt sētu. Jā. Jo tas ir tas lepnums, ar ko tu ej ārā. Ja? Un ar to lepnumu jau veidojās ar to otru kaimiņu, trešo kaimiņu, ja? Un pārējiem mēs veidojam to valsti. Kādos brīžos ir tie svētki? Domās vispār. Ir
Vairākas reizes esmu apsvēris, ka vajadzētu svētdienā neko nedarīt. Kundze, kā atbrauc, viņa saka, nē, svētdienā vecmāma viņa mācīja, svētdienā līdz pusdienas laikam viss āmen, nekas nebūs. Vairākas reizes pats esmu domājis, ka svētkus varētu sev uztaisīt, uzvilkt baltu kreklu. Kādreiz esmu tēvu baltajā kreklā, tēvs Semīts ir, ja. Viņam bija tāds vecs mamuks, ko bija šūvis, ja, bija mantoja balts krekls, un es ar to ar izskaptu pļāvis esmu vairākas reizes baltā kreklā. Un pa svētkiem, pāris dienas atpakaļ, svētdienu, Garneļu svētkus taisījām. Atbrauc Roberts Teilāns, pat tās arī kolēģis Galdnieks no Dzērbenes. Un tad mēs ēdām garnelus, cepām uz uguns, sviestā, ķiplokos un gribējās vienkārši. Pašam vēl daudz sapņu dzīvē, kas būtu jāpiepilda. Jā, atliek tikai iziet ārā. Būtībā gribās tā bagāti dzīvot, ja, lai, kad tev ir iekšā, ja, tad tev nāk arī ārā, ja. Tā ir tā bagātība. Jā. Jo ierakties jau var ātri apaugt ar sūnu. Ja vairākas reizes ir bijis tā, ka no rīta, kad te bija tās saulainās dienas, ja, pēdējās tagad saulīt un krāsas apkārt, ja, un tad tu izēji ārā. Un būtībā tu jūties tāds, nelaimīgs, bet svētlaimīgs, vai kā to nosaukt. Ja, ka tu redzi to, ja. Hei, tas te viņš ir, jā. Kaut kā pretstats pilsēta, ja, loks, durvis un 4 sienas. Televizors vēl, ja. Ja saule kā lec, vai riet, kas naktī debesīs. Šeit ir tā vaga, ko cilvēks ar sevi atstāja. Jā, tad plaša tā pasaule. Šeit tu neesi saimnieks, tu esi visumā iekšā, ja, tajā apkārt starp kokiem. Brīvs.